Bet tiešām visu cieņu dalībniekiem, kuri cēlās agri, brauca tālu, arī tuvajiem kaimiņiem, un man ir ļoti liels prieks, ka šis ir tik kupli apmeklēts pasākums, jo sākotnēji domājām, ka varbūt šajā zālē visi pat nesatilps. Bet, lai arī mums ir daudz, mēs sēžam cieši ar Sāniņu, un tas ir iemesls iepazīties, un prieks jūs sagaidīt Jēkabpilī mūsu Pērlē Krustpils stilī. Man ir bieži gadījies, bet tāds darba pienākums apmeklēt dažādas sanāksmes un seminārus un kopā sanākšanas, bet laikam nevienā šajā sanāksmē nav tāda pozitīvā enerģija, kā ienākot šajā zālē. Jūs visi esat pozitīvi noskaņoti, jūs visi esat atkal satikušies, jūs visi pārstāvat visus Latvijas reģionus, tāpēc milzīgs paldies jums, milzīgs paldies resursu centram, kas ir uzņēmies šajā projektā šo līdzdalību, un noteikti, ka novēlu jums nezaudēt šo možumu, nezaudēt šo enerģiju, vienmēr būt labā garastāvoklī, veseliem, un noteikti piedalīties savas dzīves un savas telpas uzlabošanā. Paldies jums, lai jums moša diena! Priekšstādātājs teica mūsu spēju un mūžīgais jautājums, un kāda nāma cēsīs Cēsapils, Bauskā, Valsts un iebraucās Jēkabpils, Pils. Kopš 1972. gada mēs esam viena pilsēta. Apvienojāmies Krustpils un Jēkabpili, uzbūvēs pilspārdraugu, un mēs esam viena liela un ļoti skaista pilsēta. Vairāk kā 10 gadu šeit dzīvo manam kolektu dzimtam. Un viens no šiem pirms locekļiem savā testamentā uzrakstījis. Tad, kad es nomiršu, tad bērniem ir jālūkoties par savu mammu ļoti. Viņi jānēsā uz rokām, jo cilvēkam vecumā vēl vairāk vajadzīgs prieki tā jaunībā. Jūs, kas šodien skatāties ļoti zemi, tādu pusieties garumā, un es novēlu mums pilīšiem ļoti laukā. Paldies, aizvārds! Atcerās, ka viņi bija mazi, kā viņus aprūpēja viņu vecāki. Vērtot skolu, darīja visu to, kas nepieciešams. Un no šeit es gribu lūgt to, arī tagad jums ir laiks atdarīt jums saviem vecākiem un vecvecākiem, darīt visu iespējamo, lai senioru skolas būtu finansētas no valsts budžeta.